Čau, čau, mani dārgie skatītāji, ir agrs pirmdienas rīts, es tikko saņēmu zvanu no kurjera, no Venipak. Lūk, redziet, kas man ir. Es biju kaut kādas 10 dienas, 2 nedēļas, 10 dienas apakaļ pasūtījusi izmēģināt no veikala Temu pirmo reizi tādu internetā. Viņa vienkārši man met ārā tās reklāmas, un es palasīju atsauksmes, it kā viss normāli, tad es nolēmu pasūtīt, un lūk, jā, man ir paciņa atnākusi, tad arī kopā vērsim vaļā, ja godīgi es jau, šo to es atceros, ko es esmu sūtījusi, bet pilnīgi visu neatceros, kā jau saka, pregnant brain, kad vienkārši aizmirstās, nu, ko tad jums būs tas gods kopā ar mani vērt vaļā un paskatīties, vai neesmu apšmaukta, un paskatīsimies, kāda būs tā kvalitāte. Jā, un es domāju, ka man nāks sūtījums tā kā pastā un tā kā tajos pakomātos, bet nē, kur man pazvanīja kurjers, labi, kad es esmu mājās, man šodien brīvdiena, šodien pirmdiena. Un jā, un tā, kad es paņēmu, vēl nemaz 9 nav. Jā, un, jā, tikko saņēmu. Nu tad ko, varam vaļā. Nu, lūk, reku te rakstīts Viļņa, Lietuva. Jā, nu, labi. Nu, labi, tad pakojam vaļā. Nu tā, man ērtāk bija nostutēt kameru. Tā, rekur taisu jau vaļā, bet es nezinu, es vienlaicīgi arī, starp citu, filmēju TikToku. Es pat nezinu, kā labāk tādu stutēt kameru vai no šejienes filmēt. Varētu būt vajag. Rekur čības ir, nu redziet, ko nozīmē pregnant brain, es pat esmu aizmirsusi. Tad es esmu sūtījuši čībiņas priekš dzemdību nama. Jā, super! Tā, labi, es paņemšu telefonu, man TikToks vēl jāpafilmē. Rekur, es dzeru kokteilīti. Es teicu, ka man ir pazemināts dzels līmenis, tā kā es viņu te maisu kopā ar C vitamīnu, lai labāk iesūcās. Un priekā, jā, brokastiņas, viņš tāds pliekans salds, priekā. Tā, nu, labi, plīšam vaļā. Tātad, mums ir pasūtītas šādas te bumbiņas. Tās ir domātas tā kā masāžām. Es zinu, ka bēbīši maziņi, viņiem patīk, ka pamasē ar pirkstiņiem, tad es pasūtīju arī šādas te bumbiņas, kuras pēc tam varēs izmantot arī vannai. Man te diezgan daudz pasūtīts, es ceru, ka es tikšu ātri galā ar saviem rādījumiem. Te ir dzemdību krekls. Sarunāsim tā, šajā video es filmēšu vienkārši, kas man ir atnācis, bet konkrēts apskatiņš tad man būs, ja sanāks laika vēlāk, bet kvalitāte izskatās baigi labā. Es ātri vienkārši izrādīšu, kas man ir. Šeit man ir pēcdzemdību josta. Tātad, mīļie skatītāji, ja jums interesē konkrēti, kad es viņus varu vaļā un pakoju un rādu kvalitāti, tad es parādīšu kādu no citiem video, jo te tiešām baigi daudzies. Tad katru preci tagad taisīšu vaļā un taisīšu apskatu. Kas te man soļas? Es jau domāju, nedaudz. Šāds te. Pirmais bēbīšu higienes, ja tā nosauka komplektiņš, tikai te ir šķērītas izkustējušās no sūtīšanas. Nu, lūk, šāds te. Tad man ir, tā kā matu lenta. Bēbīšu matu lenta. Nu, reku tās čības. Čības, labi, tās es arī, es teicu, kad
kas taisīšu vaļā, un tad pēc tam es rādīšu atsevišķā video. Te vēl viens dzemdību krekls. Kas ir šis? Tik maziņš! Tas bija domāts, tas nevis bija, bet ir domāts, kad bēbis piedzims, tad kājiņu vai rociņu nospiedumu liek, bet es biju domāts, ka viņš bišķiņš savādāks. Labi, kaut kā tā viņš izskatās. Te ir cepurīte, adīta, tā kā man būs ziemas bēbis, šādi te. Kaut kā krāsa viņa šeit izskatās savādāk dzīvē. Tas ir tas, miskastīte. Miskastītes pasūtīja augšā priekš pārtinamā. Es ātri mēģināšu pateikt augšā priekš pārtinamā, lai tur viss tāds higienas lietiņas, tur ausu kociņus izmestu ārā, vates tamponiņus, kad bēbīti apkopt. Šādu te ārģu, šādu te izmantošu. Uz zeķītes. Mārģa! Jā, tas ir vēl higienas lietiņām, bet priekš, tas, ko es pasūtīšu šo te. Un te arī varēs dažādas higienas lietiņas salikt, vai nu tad, kad es kaut kur rāpu somā, ja kaut kur būs jābrauc, jāiet, tad es sametīšu. Tā, iekšā šādu te cepurī, bet baigi lielā izskatās īstenībā. Priekš jaundzimušā diezgan paliela, kaut gan es sūtīju no 0 līdz 3 mēneši. Te ir ratu cimdi ziemai, kuri pieliek pie ratiem klāt. Oi, kas ir? Barošanas krūšturis, nedaudz lielāks izmērs, jo zinu, ka pēc tam būs, kā te buferi lielāki palikuši. Un te ir arī higienas lietiņām tāds organizators. Nu, super, viss. Nē, reku vēl ir. Te ir zeķīšu komplekts. Cik mēs esam norunājuši, vai dieviņ, baigi ilgi jau. Nu, tā kā konkrēto lietiņu, pieņemsim par 2 naktskrekliem, es jums tad pafilmēšu kādā bišķiņ nākamajā video, ja tā var teikt, jo mums, ja es sākšu visu konkrēti tagad taisīt vaļā, mums... Ai, nu atkal es kaut kādīgi es izskatos, man no šitā rakursa man šausmīgi pakaļ izskatās liela. Nu, nežēlīgi. Nu, kur man izskatās. Es esmu mājas drēbēs, tā kā neskatoties, ja tu kaut kur kaut kāds pleķis ir. Es vienkārši, jā, kaut gan ir agars rīts, bet es jau gatavoju vēst. Nu, šāds te man puncis jau ir. Nē, jāpārliek laikam savādāk, tā kamera bišķiņi ir. Parādīšu šāds te. Nu, šāds te bumbulis. 28 nedēļas. Nu, lūk. Šāds te. Spīrinās jau nu baigi. Baigi spārdās. Nu, šāds te. Pa strijām, nu, strijas man viņas ir vienmēr bijušas. Nu, kā vienmēr? Nu, katrā sākot jau ar pirmo grūtniecību. Lūk, baigais bumbulis ir. Vakar gāju vannā, bija tik forša sajūta, kad ūdenī nejūt to vēderu. Jā, bet, nu, paliek arvien grūtāk un grūtāk. Nu, lūk. Šāds te smuks punčuks man ir izaudzis. Jā, nu viss tad pagaidām, tad tiekamies kādā no nākamajiem video, kur es saku, es apsolos tagad pafilmēt, parādīt kvalitāti tiem halātiņiem. Un jā, un pašus ratus, es nezinu, vai man šodien būs laika. Laiks vienkārši ātri lido. Man maisiņi kaut kādi zem acīm. Mani iedomājieties, es nezinu, kas tas tāds ir. Tāpēc, ka es lieku tādus pačus, redziet, ka man šeit ir tāds gaišs. Tā kā tāda panda izskatos, vai nu tas ir no tiem pačiem, kuri ir it kā, bet it kā viņi nemaz nav balinoši. Bet redziet,
Kā tā gaisma spīd. Likās tā, ka panda ir. Vai nu nosauļots, vai nu no tiem pašiem ir. Fuh, nu labi. Tad pagaidām es saku čau čau un tiekamies manos nākamajos video. Tā, laikojam!